Labdien! Sveiciens podkāstā Vīzija Latvijai. Un šodienas tēma - ģimene, vērtības un morālais kompass nākotnes Latvijai. Un kā jau mūsu devīze, kur bijām, kur esam un kur ejam. Tie ir jautājumi, kurus mēs parasti mēģinām arī šķetināt un apdomāt sarunas laikā. Un šodienas viesis mums ir Vasaras svētku draugu apvienības bīskaps Modris Ozoliņkevičs. Šiem vēl kādi amati, vēl kādas lietas, ko es nepieminēju, to Modris noteikti pats pieminēs, bet Modri, labdien! Labdien! Laikam tāds vecums pienāk, kad nav tik svarīgi amats. Jā, bet ikdienā mācītājs. Ikdienā mācītājs un bīskaps, tā ir mana ikdiena, jā. Ar ko ir, un es ilgi gaidīju, kad varēšu te uzaicināt, lai pieteiktu tēmu par šo ģimeni, par bērniem, par vērtībām, un lai iegūtu kaut kādu līdzsvaru. Visu laiku mums bija tā, ka tavs jaunākais bērns ir dzimis vienā gadā un vienā mēnesī ar manu vecāko bērnu. Bet arī tas laiks ir gājis uz priekšu, un arī es esmu sasniedzis zinām briedumu, ja, un bērnu skaits mums šobrīd ir Novienādājies. Es gaidīju. Jā. Skaidrs, es domāju, kas tev traucēja. Jā, tāpēc tev ātrāk nevarēja aicināt. Jau 9 mēnešus un jāsaka, un 2 nedēļas, ja, jo Elizabete ir jau 2 nedēļas, jau tā kā atdalīta no mammas, ja, ka var paņemt arī rokās, un līdz ar to tad arī varam pieteikt šo tēmu. Un šī tēma ir par to, ka mums abiem kopā ir 14 bērni. Es te aprasījos, kas varētu būt tāds interesējošs jautājums citām mamām, ja, ko man uzprasīt. Un tad pirmais jautājums bija, kā jūtās sievas? Es pirmkārt gribētu teikt, ka mums abiem diviem ir kopā 14. Man ir 7 no vienas sievas. Tev arī. Es esmu saticis cilvēkus, kas saka, man arī 7, vai man ir nelieloties, bet vienkārši uzzinot šo skaitli. Un tad izrādās, ka sievas ir 3. Jā, es varu pateikt, ka mana sieva, viņai ir 7 bērni, un paldies Dievam, viņa jūtas labi. Jā, arī man ir sieva, kurai ir 7 bērni, tieši tikpat, cik man. Un šodien, kad tas traktāts ir tas, kad esam vienas sievas vīri, vienas sievas, katrs savas sievas vīri. Tā, ja, būtu korektāk. Bet patiešām, un tās ir rūpes un atbildība. Un es parasti tā mājās saku, ka tas, kā mēs tam ejam cauri, kad mēs sakām, tas ir tā kā tīmas. Mēs esam komanda. Un gan ar mazajiem, ja, tavā gadījumā ar lielajiem, ja, bet ka mēs tiešām varam ieaudzināt to, ka mēs esam komanda, un tajā brīdī arī varam iedot un laiku atpūsties arī mamām un arī dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Es gribētu teikt, ka komandai iedot laiku atpūsties mamām, tas gandrīz vai tā kā tu sēdi rezervē un tad tu pieslēdzies, ja? Bet jo vairāk bērni, jo patiesībā mazāk sanāk sēdēt rezervē. Jā, tas, ko es varu teikt, savas dzīves, kad pirmais dzīmājs bija biznesā, strādāja, otrs tieši tāpat, trešais tāpat, ceturtais. Bet arvien vairāk un vairāk, jo vairāk bērni, jo vairāk tev jāpieslēdzās visu laiku. Tu nevari tikai tā pieslēgties, tad, ka grūti. Jā, jo man liekas, ka tā ir viens no jautājumu iemesliem, kā jūtas mamma, ja tas viss ir tikai uz viņu. Visi, naktis un rīti un dienas un vadāšana turp šurp, tas ir tikai uz viņu. Protams, ka viņi būs krietni vairāk nogurusi nekā, ja viņiem būtu tikai 1 vai 2 bērni. Jā, tā ir tā kopīgā audzināšana. Kopīga audzināšana, kopīga atbildības uzņemšanās un darba dalīšana. Un tev pieredze ir no 90. gadiem. 92. gadā piedzima mans vecākais dēls. Sākās to pieredze 92. gadā. Mana pieredze sākās 2012. gadā. Tā kā droši vien arī ir kāds, turpat varētu teikt, laikmetu atšķirības. Ja, ir noteikti, ka 90. gadi noteikti atšķirās no 2011. gadiem.
Kaut arī to, ka bērnu pabalsts par 4 bērniem bija 21 eiro. 21 salāts, to es atceros. Noteikti. Un tāpēc arī tas ir viens no tādiem būtiskajiem jautājumiem, vīzija Latvijai. Un tas viens no būtiskajiem jautājumiem, cik būtiska ir šī valsts palīdzība, ja? Cik viņa atsver, kā tu tikko minēji, ja? Tavā laikā bija 21 lats, ja? Tagad ir nedaudz citi laiki, bet naudas vērtība arī ir gājusi uz augšu, uz leju, tā jāsaka, ir devolvējusies. Līdz ar to tad, skatāmies uzreiz daudz bērnu ģimenes, ja, tad 100 eiro par vienu bērnu. Ja, tad droši vien, ka 100 eiro ir vairāk nekā tajā laikā. 21 lats, jā, noteikti, bet es gribētu teikt, ir forši, ka tev kāds palīdz. Bet es nezinu, es ceru, ka tu nerēķināji tādā veidā, ka tev palīdzēs, jā, un tāpēc tev ir 7 bērni. Un vismaz mēs nerēķinājām. Mēs tā nerēķinājām, nedomājām. Tajā laikā arī, jā, es atceros to 21 latu vienkārši tāpēc, ka salīdzinājums ir kaut kā šodien, un nebija nekādas palīdzēšanas. Un patiesībā īpaši 90. gados, kad bija tas tāds pārmaiņu laiks vēl, un tad es tevi skatījās kā uz galīgi idiotu, ka tev ir 4 bērni, un daudz skatījās tiešām tā arī bija, un citi arī izteica to, arī kaut kur veikalos, vai kaut kur ejot, vai vēl kaut kā, nebija, šobrīd daudz vairāk ir domāts par bērnu. Un man liekas, ka, ja cilvēks tā baigi rēķina, tu nevari izrēķināt. Tu nevari izrēķināt. Protams, ka bērns tev maksās, un es zinu, ka mums ar 4 bērniem mēs gājām ar līkumu, piemēram, McDonaldam Rīgas centrā. Mums bija draudze turpat Rīgas centrā, McDonalds, un mēs gājām ar tādu līkumu, jo negribējās, katreiz teikt, ka mēs nevaram, atļauties to, bet tas nekādā veidā nebija šķērslis, lai tie bērni būtu, un tagad runājot ar jau pieaugušiem dēliem, 4, kam pašiem ir bērni jau, mazbērni, viņi neskatās un nelūkojas atpakaļ uz to, ka viņiem kaut kas ļoti būtu trūcis. Gluži pretēji, viņiem bija daudz, daudz vairāk tieši tajā, ka viņi bija 4. Un viņi bija gan viens par otru, augot, gan viens ar otru, un tā viņa bērnība, es teikšu, bija krietni bagātāka nekā lūkojoties apkārt dažiem kaimiņu bērniem, kas bija vieni. Ko tu atbildēji tiem, kas tev teica, kad neesat sevišķi gudri vai vēl kādi izteicieni? Daudz solīja nopirkt televizoru, bet tā neviens man nav nopircis televizoru. Tāpēc man laikam pēc 4 ir vēl 3. Ko es atbildēju, es nezinu. Ir kaut kāda brīža. Tad tas sievas jautājums pacēlās. Un sievietes to uztver droši vien tā, sāpīgāk. Ja kāds to teica manai sievai, tad godīgi. Tad tādos brīžos bija žēl, ka esmu mācītājs. Tas uzliek kāds pienākums un ierobežojums. Jā, bija tādi momenti, tādi brīži bija. Godīgi sakot, tādi momenti bija, bet man personīgi, es vienkārši nevaru jau tā salīdzināt, un katram arī savs iemesls, kāpēc, un es nesaku, ka visiem vajag 7 bērnus, un absolūti nē, bet ir kaut kas cilvēka attieksmē pret bērnu. Cilvēka egoisms ir krietni pieaudzis, un bērns ir tas, kas to egoismu visvairāk mums tā kā aplauši, tā varētu teikt, izmaina mūsu tā, ja mēs domājam par sevi. Tas viss ir par sevi, un šodienas jaunā paudze, sunīts, tas ir numur 1, es dzīvoju Mārupē, un tur ir daudz jaunu pāri, kas dzīvo, un tu redzēji ar sunīti staigā, bet sunīti tu ņem to priekš sevis, tas ir tev. Bērns no tevis paprasīs. Un, tas vienmēr tu dod, bet labāk ir dot nekā ņemt. Jā. Ja tas ir tāds, jautājums, kuru, ja kāds atrisinātu, tad atrisināt ļoti lielu izaicinājumu, kur es gribētu teikt, ka visa rietumu kultūra šobrīd, ja rietumu civilizācija saskarās ar šo tādu demogrāfijas bedri, kad vienkārši ierauga, ka,
es kļūšu vecāks, man nebūs kas uztur. Ja? Jo tie, kas paliek aiz manis, ja, kas dzimst pēc manis, ir stipri vien mazāk. Jo es paskatos, es 86. gadā dzimis, ja, tad šodien, principā, dzimst vairāk kā 2 reizes mazāk bērnu, ja, nekā tajā laikā. Tas nozīmē, ka tā cilvēki būs mazāk. Vai cilvēki sāks migrēt starp kontinentiem un tādā veidā piepildīs, ja, un šīs te ekonomiskās lietas noseks. Ja, bet tad ir jautājums par mūsu kultūru un visu to. Tas, kas arī izskanēja pirms tam no tevis, ka šie pabalsti vēl lietas, ka tas nav tas motivators. Ja. Jā, tas nav galvenais motivators, bet droši vien, ka šodienas pasaulē, kas ir pamatā patērētāja pasaule, tas ir motivators. Un, es saku, ir, protams, patīkami arī 3+ karte, un kas šobrīd ir lieliski. Un es tiešām domāju, liekas, tā bija tava iniciatīva Saeimā, vai vismaz tu par to runāji, kad es saglabātu uz mūžu šo, man liekas, ļoti labi un ļoti, tas nav pat par tādu kaut kādu atlaidi kaut kur vēl kaut kādā veidā, bet tas ir par parādīt attieksmi pret, ja, un tā attieksme tajā kultūrā, kas ir patērētāju kultūra, kā es minēju, parādīt, ka tā ir vērtība. Vērtība, bērni ir vērtība, ģimene ar bērniem ir vērtība. Ja? Jo šobrīd, kad tu skaties, kas ir vērtība, vērtība ir karjera. Ja? Vērtība ir izglītība. Būt mammai mājās vai tētim, ja? Ar tu sākumā minēji, kas es esmu. Primāri es esmu vīrs un tētis, vecais tēvs. Tas ir primāri, kas es esmu 24/7, ko nevar izslēgt, noņemt. Tas es esmu, bet tā nav vērtība sabiedrībā. Jo runā par karjeru, par izglītību, par mūža izglītību. Ir populāri šobrīd skatoties jaunās mammas, ja, kad viņas ir mājās ar bērniem, bet vienkārši viņi nesēž mājās. Viņi ir kaut kāds biznesiņš, ko viņi vēl papildus dara, ja, kaut kur kaut kā un tieši rajoties uz pusēm. Jo bērns paprasa ļoti daudz, ja vēl vairāk bērni. Un tas ir tāda moderna ģimene, moderna mamma būs, ja, bet tā vērtība, ka tu lūkojies mamma, tas ir mamma un arī tēvs. Daudz vīrieši, jauni vīrieši, viņi palaiž garām vienu būtisku lietu, kas ir vīrišķībā, būt tēvam. Mamma nevar būt tēvs. Tēvs nevar būt mamma, bērnam vajag abus. Ja. Un tas, ko Dievs ir ielicis mūsos, tu nevari to dabūt. Tu nevari pat dabūt ārā to rūpējoties par suni vai attīstot savas spējas un prasmes un veidojot karjeru. Ja. Tas ir kaut kas, ko Dievs ir ielicis cilvēkā, augļoties un vairoties. Ja. Jā, un tas ir tāds iniciācijas process, kur tev kā sākumā esi puisis, zēns, ja, tad tev jākļūst par vīrieti, ja, par vīru un par tēvu. Kā tie dažādi iniciācijas procesi un katrā pieaugumā. Es atceros, ka tu man esi arī vairākas reizes to atgādinājis. Ja, kad ir kādi jautājumi, varbūt, ka grib aizskriet kaut kur karjerā, ja, vai uzlikt augstāk nekā vajadzētu tajā brīdī, par to, ka vienmēr atcerēties, ka tevi jebkurā amatā, jebkurā biznesā tev vienmēr kāds var aizstāt. Bet tevi nekad nevarēs aizstāt kā vīru un kā tēvu taviem bērniem. Un ka tā ir vienmēr bijusi tā prioritāte, ko tu noliec priekšā. Un bieži vien tas, ko es arī redzējis esmu un piedzīvojis, ka pasakot nē kādā lietā, bet tā, ka tu saproti, ka tavs primārais uzdevums ir būt par vīru un par tēvu, ka tu redz, ka atverās daudz plašāks, daudz labāks un pieejamāks. Un katram laikam atkal ir savs sezonas. Un bieži vien arī man ar sievu runājot, saka, vai uzņemties šo lietu? Viņa saka, šī lieta ir laba, un tu noteikti kādu dienu to darīsi. Bet šī nav tā sezona. Un mēs to bērnu sezonu arī esam pagarinājuši, ja, jo tas dod piepildījumu. Un patiešām tas ir līdzīgi, tu nevari, kad tu ej sākuma skolā, tu nekad nevari saprast, kā tas ir būt augstskolā. Bet tev pa vidu vēl ir jāaiziet pamatskola un vidusskola. Un tikai tad tu nonāks tur. Un man liekas, ka katrs bērns iemāca vienmēr kaut ko jaunu un parāda
jaunas, dziļākas vērtības gan attiecībās ar sievu, patiesībā arī attiecībās vienam ar otru, kā ģimenei, kā komandai. Un tas ir tāds, ka mīlestība nedalās, mīlestība vairojās. Tas arī ir tavs teiciens, manuprāt. Tā man sieva to var teikt, ka es droši vien to esmu atkārtojis, bet tas ir fakts. Jo cilvēki arī prasa, kā jau 7 bērni, kā jūs par visiem varat parūpēties. Ja? Mums bija 4 tādi vecāki, ja, kas jau pieaugušāki bija, un tad mēs smējamies ar 2 metieniem. Ja? Bet, kad īpaši viņi mazi, un tā ir, kad ne jau tu kādu mīli mazāk, protams, tu kādam pievērs vairāk uzmanību, piemēram, situācija, vai tur slimība, vai vēl kaut kāds brīdis dzīvē. Ja? Bet tā mīlestība, un zini, es varu lūkoties jau tā kā mazliet atpakaļ, jau kā vectēvs. Ja? Skatījos uz to lietu visu, kad es esmu redzējis, ka, ja tev nav laika tam bērnam, kamēr viņš ir maziņš, tad viņam nebūs laiks priekš tevis, tad, kad viņš būs pusaudzis, un vēl mazāk viņam būs laika, tad, kad viņš aizies savā dzīvē. Godīgi, es baudu šobrīd. Es baudu, kad arī mani pieaugušie bērni, viņi grib būt ar mani kopā. Viņiem nav problēma būt ar mani. Viņi labprāt atbrauc, viņi labprāt kaut kur brauc. Un tas ir tāds vēl viens, nezinu, varētu teikt, ka zināmā mērā kā atalgojums, ja? Ka tu esi bijis viņu tad, kad viņš ir bijis maziņš, tad, kad viņam tur, nezinu, baigi tur ar tevi nekontaktēsies, ja? Un tādā ziņā, ka tu tur vari kaut ko darīt kopā, vēl kaut kā, bet tās attiecības viņas veidojas katrā vecumā. Un tad es redzu arī reizēm tēvus, kā mācītājiem, man vienkārši, tā vajag no vienas puses privilēģija, no otras puses, ja tu redz arī tās ne visas gaišās dzīves puses, un es redzu, ka tēvi, viņiem nav bijis laika priekš meitām, tad, kad viņas ir mazas, vai un tad, kad viņām ir 16, jā, tad, kad viņas jau sāk uzplaukt jau kā jaunas meitenes, jaunas sievietes, tad viņi vēlas būt ar viņām. Ja, bet bieži vien tur nav kontakta nekāda, ir tikai šī maciņa sajūta, ja, meitai pret tēvu, un tas arī viss. Un tāpēc katrā laikā, kā tu minēji par tām klasēm, katrā laikā, kad tu velti laiku, tu ieguldi. Un tu ieguldi bērnu nākotnē, tu ieguldi savā nākotnē, jo, patiesībā, tu minēji par to nebūs, kas rūpējas un gādā, ja, cilvēkam vajag salīdzinoši maz, ja mēs būsim tā godīgi, ja. Tikko atbrauc no Āfrikas, 4 valstis izbraucot, tur ir bērni. Pakistāna arī nav bagātākā valsts, nesen bija arī. Tur arī ir bērni. Un redzot, kā cilvēki dzīvo, cik daudz viņiem ir, un cik daudz ir mums, vai mēs esam daudz laimīgāki ar visām tām lietām? Nē. Es lūkojos kādreiz uz cilvēku galu, kad viņi aiziet un redzot to dzīvi, tā privilēģija kā mācītājiem, ja, ka tu vari redzēt ilgstošā laika posmā cilvēku, viņa vērtības, viņa dzīvi un kas viņam ir. Nesen dzirdēju tādu frāzi, ka zārkam nav kabats. Jā, mēs nevaram paņemt neko līdzi, bet mēs varam atstāt bērniem un neiet runa par materiālām lietām. Ir labi, ja mēs varam atstāt bērniem. Jā, brīnišķīgi. Es labprāt gribētu atstāt viņiem un atstāt daudz. Nav jautājumu par to, jā. Bet tas tukšums un tā traģēdija, ja nav attiecības. Ja ir vientuļi veci cilvēki, jā, un vientuļi ir bērni, kuriem patiesībā vajag šīs attiecības, kuriem vajag atbalstu, kuriem vajag reizēm kādu padomu, kuriem vienkārši kādreiz vajag, ka kāds viņam ir. Un, kad tas trūks, tas ir pazaudēts visā tajā, mēģinot kaut ko celt un sasniegt un dabūt savu vārdu, tad tas paliek tā traģiski. Jā. Un tāpēc ar tā no tavas pieredzes, kā tu saka, arī no šīm te valstīm, kur ir sanācis ielūkoties, kur noteikti tā ekonomika un mēneša izpeļņa varbūt pat vispār nav kā tāda, kur cilvēki mainās, ja, kur pat varbūt nelieto naudu. Ja. Ir arī tādas vietas. Jā, krūmā, teiksim, Āfrikā, jā, viņi mainas tirsniecību joprojām. Jā. Un tas nozīmē, ka
nauda nav tas, kas liek radīt bērnus, bet kas ir tas, kas tā kā attur. Viens ir ego. Jā. Es pats un man. Noteikti, ka tā ir tā lieta, bet vēl viena lieta ir droši vien, ka bailes. Bailes no kaut kā, bailes, kā būs no tām izmaiņām, vai es spēšu, vai es nespēšu, un tad paklausās un paskatās kādu citu pieredzi, un saprot, ka ne, man tomēr bail. Es nezinu, vai es varēšu uzturēt. Un tu ar to pamani, vai es domāju, kas ir tas rietumu kultūrā, kāpēc atsaka, kāpēc atliek, un kāpēc saka, nē, es tagad karjeru, un tad, kad būšu nodrošinājis visu, tad, kad es redzēšu, ka man ir ko atstāt, tad tikai. Un tad tas, skaties, ir ļoti liels skaits cilvēkam nevar būt bērni, jo viņiem pirmais bērns ir pēc 30, jau citiem 40 gadiem, tad, kad liekas, ka viss ir sakārtots, un tad, tagad ir laiks, un tad nevar būt šis bērns. Ja, tas tā cits stāsts, cita tēma vēl, bet tas pirmais laikam ir tas, ko es redzu jauniem pāriem, kad pirmais ir, mēs gribam padzīvot sev, kas arī pa lielam ir saprotams, ja mēs esam tagad kopā, mēs gribam padzīvot sev. Otra lieta par bailēm, runājot arī par šodienas situāciju Latvijā kā tādu. Ja, mums ir liels kaimiņš, ja, kas nezinu, vai tur viņš ar traktoru iebrauks tavā sētā vai neiebrauks, ja, kas ir šobrīd tā situācija, ja, kas noteikti nepalīdz, domājot par bērniem. Esmu dzirdējis vairāk jaunus cilvēkus, kas saka, ne, es negribu tagad bērnus, es nezinu, kas būs, kā būs. Ja. Tieši tāpat kā, domājot par ekonomiskām lietām, ja, par ieguldījumiem, tas skaties tādā ilgtermiņā. Domājot par bērniem tieši tāpat, jā. Ja, un es skatos uz saviem bērniem. Ja, man dēli visi ir tādā vecumā, man maz bērni, domājot par karu, arī Ukrainā esot un redzot to, ko karš ir izdarījis. Ja. Viens ir tīri noārdīts, ja izārdīts, ir sagrauts pilsētas, bet tās izārdīts dzīves. Kad cilvēki iet bojā, bērni. Tas nepalīdz. Šī situācija noteikti nepalīdz šobrīd Latvijā, lai cilvēkiem būtu bērni. Citi cilvēki skatās, viņi ir bailēs un domā, kā tur būs tā nākotne. Tur ir radīts tāds, zināmā mērā, tāds baiļu sindroms, tā varētu teikt. Ja ir daudz lietu, tur globāla sasilšana, migranti, slimības un tas noteikti nepalīdz. Bet to temperatūru arī jūti. Tev sanāk, ka pēc amata tu esi kā mācītājs savā draudzē, kas kalpo, bet kā bīskaps jau tu redzi, pirmkārt jau to starptautisko skatu, jā, un arī Latvijā starp pilsētām. Jā. Tad ir sajūtama tāda iekšējā temperatūra? Tāda temperatūra ir sajūtama, bet jo ir visur, kur es esmu, tagad arī braucienā cilvēki jautā, piemēram, ne no Latvijas, ne no Baltijas, bet viņi jautā, kā tu domā? Vai Krievija iebruks vai neiebruks? Ja, tas nozīmē, ka tās ir lietas, par ko viņi domā. Tas ir lietas, kas gaisā ir. Ja? Kas gaisā ir. Bet ir otra puse tajā. Mums šobrīd, paldies Dievam, ir 8 mazbērni. Viņi Dievs vēlēs šogad mums būs vēl 2 mazbērni. Tā kā Jāni, tev vēl ir krietnes ceļš ejams šajā jomā, bet tas nav atkarīgs no manis vairāk. Ja? Bet tas, ko es gribu teikt, ka mūsu bērniem dzims bērni. Un viņi dzīvo tādā pašā situācijā, kādā visi citi. Ir cits pamats drošībai. Cits pamats, ka tu lūkojies uz rītdienu, un cits atskaites punkts, ja mēs kaut vai saskaitam, cik mums ir abortu Latvijā pa šiem gadiem, pēdējiem gadiem, un kāda mums ir dzimstība. Cits atskaites punkts, tas ir tas, kad atskaites punkts ir dievbijība, ka tu zini, ko Dievs saka par to. Kad Dievs saka, tev nebūs nokaut. Kad Dievs saka, ka man rītdiena nav atkarīga tikai no ekonomiskiem apstākļiem, tikai no tā, kas būs, vai būs miers vēl. Man rītdiena ir atkarīga, patiesībā tā ir Dieva rokās. Ja? Un Dieva rokās ir vienmēr drošība. Un kā kristietim man vienmēr ir šis lielāks un pārāks par to, ko es redzu, lielāks un pārāks par mani pašu. Lielāks un pārāks par mani pašu, tad, kad mēs uzzinājām, ka mēs gaidām 7. Tas bija pārsteigums mums.
Tas nebija kaut kas, ko mēs domājām, tagad līdz 7 vai mums vajag daudz. Ja? Nē, tas bija mums pārsteigums. Ja? Un mēs, kad uzzinājām to, mums jau bija pēc 40 gadiem. Ja? Tāds laiks mums likās jau brīnišķīgi. 4 dēli, 2 meitas, ko vairāk vajag dzīvē. Ja? Bet Dievs bija domājis savādāk, un Dievam bija plāns. Mēs esam pateicīgi Dievam šobrīd, ka mums ir Sebastians, mūsu jaunākais dēls. Ja? Un tad, kad mēs aizgājām pie doktoriem, tad pats pirmais, ko viņi teica, kurā datumā pierakstīt jūs uz abortu. Jā, un tad, kad man sieva teica nē, jā, tad tā situācija mainījās. Bet tas bija pats pirmais, jo kā normāli, tas nav normāli. Ja tu dzīvo ar atbildību Dievu priekšā, ka tu zini, ka dienu stāvēs Dievu, tas nav normāli. Normāli ir laist bērnu pasaulē. Jā. Protams, uzreiz var runāt par visādām citām lietām, tur izvarošanu vēl kaut kas, bet tas ir tāds salīdzinoši niecīgs procents, runājot par vispārēju. Ja? Mums jābūt atbildīgiem, un ja mēs dzīvojam ar šādu atbildību Dievu priekšā, tad šie bērni dzims. Arī tādi, ka tev liekas, nav plānots, nav labākais laiks. Es atceros, kad man dzima, mans 3. dēls bija ļoti, ļoti grūts laiks manā dzīvē. Es biju bankrotējis. Mans uzņēmums bankrotēja, es biju lielos parādos, ekonomiskā situācija bija ļoti, ļoti draņķīga. Ja? Es dzīvoju mazā dzīvoklī un nezinājām, cik ilgi dzīvosim. Es atceros, tad, kad viņš piedzima, tad baznīcā es paziņoju, ka viņš ir dzimis. Es atceros, ka mācītājs lūdzu, viņš teica, Dievs, tev pateicos, ka tu esi svētījis mūsu ģimeni ar dēlu. Es atceros to lūkšanu, un Bībele saka, bērni ir tā kunga svētība. Un man bija tas tā kā tajā grūtajā situācijā, Dievs, paldies, ka tu atceries par mani. Paldies, ka tu esi svētība, paldies, ka tu neesi aizmirsis. Ja mēs skatāmies uz bērniem, nevis cik tas izmaksās, vai cik grūti man būs, vai kas būs, bet ka tā ir svētība. Kad bērni tā ir svētība, tad mēs savādāk to uztveram, mēs savādāk skatāmies, un patiesībā visu mūsu dzīvi tad arī mainās. Vienmēr bērns uztveras par dāvanu. Tā arī ir, tā ir Dieva dāvana. Tā ir dāvana, un tur pieminēja par 3. Kad bija grūts laiks. Kā tu vispār salīdzinātu šos laikus? Tev bērni ir no 92. līdz 2012. dzimuši. Un, principā, 90. gadi iezīmējās, vienmēr saka, juku laiki. Juku laiki, ekonomikas pilnība nenoteiktība. Ja, tu nezini, uz kuru pusi kas veidosies. Viss kaut kas veidojās un bankrotē, un atkal tāda ļoti liela neparedzamība. Un šobrīd tu redz, kā aug tavi mazbērni, ko tu pats minēji. Un kā tu salīdzinātu šos laikus? Kurš laiks ir vieglāks? Bērnu audzināšanai, vispār dzīvošanai, no 92 līdz 2012, vai šodien 2026. gads? Ja es tā varētu teikt, tad dzīvošanai šobrīd ir vieglāk, audzināšanai 90. bija vieglāk. Un kas tieši tādas? Pirmkārt, jau autoritāte kā tāda. Skolā, ģimenē, autoritāte. Sociālie tīkli nebija tādi, citiem vārdiem ietekme uz bērnu, iespēju viņam skatīties, darīt. Pats audzināšanas modelis, tomēr tāds, tētis teica, mamma teica, tas tā ir. Šodienas bērnus audzina, vispār daudz nezinu, ko tas nozīmē. Līdz ar to viņiem grūtāk nāksies dzīvē tālāk, ja viņi sastapsies ar šo nē. Ja? Mēs varam audzināt viņus bez nē, bet sabiedrība joprojām. Ja? Mēs braucam ar automašīnām, mums ir likums, kā braukt, kas tomēr saka jā vai nē. Viss sabiedrība pastāv, tāpēc, kad ir jā un nē. Ja? Likumi. Un tā audzināšana bija vieglāka tādā ziņā, kad tu biji kā vecāks, tu biji lielāka autoritāte un bija mazāk balsis, kas vēl runāja bērnu dzīvē. Šodienas pasaulē ar visiem influenceriem, ar tādām jaunām vēsmām, ja tā varētu teikt, vairs ne tik jaunas, jau 20. gads, jau 26. Jā. Bet kas ir, kad bērns pats visu var un zina, un viņam pašam ir jāļauj tikai izvēlēties, jā, tas ir grūtāk, ir audzināšanā. Es redzu arī, kad draudzēs, mammām ir grūtāk savākt bērnus. Ja, un tas ir audzināšanas jautājums, un kā mēs audzinām. Tas nav tikai
publiskā vietā, bet tas ir viss kopā tāds. Bet tīri praktiski sadzīvē, pirmais bērns dzima, pampers nebija pieejama veikalā. Es zinu, ko nozīmē mazgāt autiņas. Ja? Tīri praktiski ir daudz lietas, kas atvieglina visu bērnu krēsliņi, ratiņi un tās visas lietas, un ir pārsteidzoši, ja? Kad praktiski ir vieglāk, bet bērnu dzimst mazāk ja? nekā tāda. Un ļoti daudz lietas, kaut salvetes kaut vai, ja? Tā kā bērniņus attīrīt vai ēdienas, ko paņemt līdzi. Ja? Tas viss tad nebija. Ja? Un tas tikai sāka nākt iekšā viss un parādīties. Tā kā, tas, tāpēc es saku, praktiski ir vieglāk. Arī visu pieejamību ar bērniem kaut kur doties. Ja? Tērvetes parks mums bija, kur mēs braucām, un tur arī nebija nekas tāds, vienkārši varēja doties iekšā un staigāt. Tad nebija nekas tā uztaisīts. Šobrīd visur, kur tu ej, daudz lietas, kas ir bērniem domāts tieši priekš viņiem. Ja? Veikalos kaut vai pieejamība lietām. Tas viss ir krietni vieglāk. Ja? Bet tāpat audzināšana, man liekas, kad lūkojoties atpakaļ, tas tomēr bija vairāk ģimenē balstīts. Ne tik daudz ietekme no ārpuses, jā, bet tieši ģimenē balstīts. Bet ja šodien to audzināšanu balsta ģimenē, un ģimenē ir tādas stipras kodola vērtības, tā es gribētu teikt, tad principā tas ir tas, ko tu ieaudzini ģimenē. Tu ieaudzini ģimenē, bet šobrīd ir tās balsis no ārpuses krietni daudz vairāk. Daudz vairāk. Jā, teiksim, tas pats bērnam sociālais tīkls, tu vari ierobežot internetu, bet viņš ir skolā, viņam daudz mājas darbi un viss lietas, un arī tas, ka izglītības sistēma, kas skolā tiek mācīts un darīts, tas reizēm iet pretēji tam. Jā. Un arī attiecība pret autoritāti, kā tas ir mainījies. Ja kaut kur ir kaut kāds zelta vidusceļš, ja mēs augām, tad galvenā autoritāte bija skolotājs teica, un viss tu nedomā domāt savādāk. Jā, tas tev māca domāt tikai vienā virzienā. Šobrīd ir kā tu domā, ko tu jūties, ko tu skaties, un es skatos arī attiecību pret skolotāju. Mēs vienmēr esam mācījuši savus bērnus arī ar cieņu attiekties pret skolotāju, nesaukt vienkārši viņu vārdā, hei, Ilze, ja, vai vēl kaut kā. Bet tas mainās, un tu nevari, mēs visi audzinām ģimenē. Ģimene ir būtiskākā un pamata, tāpēc ģimene ir tik svarīga. Tētis, mamma, ja, un arī vecvecāki, kas turpat ir, kas nodod to tālāk, bet ģimene jau nav kaut kādā veidā izolēta no pārējās sabiedrības. Ja, no tā, kas notiek pasaulē, no visām tām ietekmēm, kas ir no ārpuses. Ja, un tās ietekmes viņas ir. Un es esmu redzējis arī savos bērnos reizēm, kad ir kaut kādas lietas, kas pēkšņi kaut kāds jautājums. Un tu saproti, ka tas jautājums nav kaut kas ir radies ģimenē. Tas ir jautājums, kas ir atnācis līdz viņam. Un paldies Dievam, ja viņš šo jautājumu var uzdot ģimenē. Ja, ka tu vari teikt arī savu viedokli par šīm lietām, ja, kas ir, kā tu to redzi un mācīt un teikt to patiesību. Ja. Bet tāpēc man liekas, ir tik svarīgi, mēs jau runājām par tik svarīgi, kad ir šī ģimene bērnam, kad ir tētis un mamma, ka tā ir droša vieta, ka viņam ir kontakts. Jo, ja viņam nav kontakta, viņš ar tevi nerunās par tām lietām, kas viņam sāp, kas viņu uztrauc, kas viņš ir dzirdējis kaut ko citu, un varbūt tu māci, un tas laik kaut ko citu, ja. Tas paliks viņā, viņš runās to varbūt ar kaut kur internetā, jā, uzrakstot vai paprasīs mākslīgam intelektam, jā, šobrīd, jā, kaut ko, un kaut jaunā paudze, viņi lieto savādāk nekā, laikam, man paudze kaut kur vairāk uzdod jautājumus, jo vienkārši, bet tas ir tās laiks, kurā mēs dzīvojam. Jā, man pat no skolas, tas nebija no skolas, man tagad es lasīju kaut kur, jā, par pusaudžiem. Kad bieži vien tas ir tāds izaicinošāks laiks, un arī manā ģimenē ir pusaudzis, un otrs kļūst par pusaudzi, un tad bieži vien ir kādas lietas, un kā par tēvu atļaujās kaut ko vienu, pret mammu varbūt nedaudz vairāk, un tad ir arī tādi skaidrojumi, un tur pat īstenībā tā kā nomierina. Ja tu redzi, ka bērns mājā atļaujās vairāk, jā, tad tieši nav problēmas ar šo te, autoritāti, ar vēl kādu lietu, bet tā ir viņa drošā zona, kur viņš var būt viņš pats, ka viņam nav jātēlo un viss tas, un līdz ar to tas ar tādiem, es gribētu vecāks nomierināt, ja tu redzi un nevar saprast,
kas tur tā istabā dzīvo. Ja. Un kāpēc ir jautājums, kāpēc tik slikta attieksme un vēl kaut kas ir. Es, protams, visam ir savs robežas, ja, bet ja bērns atļaujās vairāk mājās un var būt pats, ja, tad tas ir labi, ja, ka viņš jūtās labi tajā vidē. Protams, visam ir savas normas, ja, un lietas, ko var pieļaut. Bet tu arī pieskāries par šo izglītību, ja, par to, ka mums kā vecākiem ir jāiemāca bērniem cienīt skolotāju un izglītību turēt kā vērtību. Tas, ko es runāju arī ar kādiem skolu direktoriem, ar skolotājiem, kur viņi ļoti saka, redz, ka šī izglītība vairs nav vērtība, ka viņa nav vairāk, viņa nonivelēta kaut kā ir. Un patiesībā bērniem ir savu vecāku spogulis. Ja. Jeb tas, ko viņi uztver par saviem vecākiem. Jo nevienmēr bērna identitāti veidos vecāks, iespējams, tas ir tas ekrāns, kuru pārņem. Un līdz ar to tā ir tāda, ka es arī uzdodu jautājumu to, kā tas ir skolās. Ja bērni dzimst mazāks, nozīmē, ka bērni paliek mazāk. Ja. Visu laiku trūks skolotāju. Un es saku, tev skolotājiem bija tā kā pārjāpaliek. Ja. Bērni paliek mazāk, tas vienkārši iet projām no tā, jo nevar izturēt. Ja. Un tā ir tāda ļoti liela problēma, un mēs tieši tā aizrunājāmies līdz tam, ka tas ir reāli, ka izglītība, zināšanas ir pazudusi kā vērtība. Un ka tas tiek kaut kur kultivēts. Kad vai nevajag mācīties, vai ka tu esi kaut kas augstāks, un ka netiek iemācīta šī tieši skolotāja loma, ja, ka tev ir jāciena, ka tā nav čavilze, ja, un viss šīs lietas. Un cik svarīgi to ir iemācīt, jo pēc tam tas dzīvē ritīgi noderēs. Es domāju, tur ir arī šis jautājums, kas nāk jau no tā, kad bērns ir pavisam mazs. Atceros, Sebastians, nezinu, cik viņam bija 3, varbūt gadi kaut kur. Mana mamma paliek ar viņu, un mēs atstājam telefonu. Skāraņjūtīgais ekrāns, podziņas nav. Mamma saka, es nezināšu, kā jums pazvanīt. Un Sebastians mierīgi tik. Jā, kaut kādās lietās tā jaunai paaudzei viņiem tā zināšana ir lielāka nekā varbūt skolotājiem kaut kādā jomā attiecīgā. Ja? Un kaut kur tas ir saprotams, bet ja nav tāds vispārējais cieņas, kad ir autoritāte, ja, kad ir paklausība, kad ir kaut kādas lietas, ko kāds tomēr zina vairāk un labāk, ja, tad tas viss summējās kopā. Un par izglītību arī runājot, tas jau tāds, cik tas summējas kopā, un man liekas, ka izglītība, es nezinu, vai zūd kā vērtība, ja, bet iemācīt ir krietni grūtāk, ja nav šīs te attieksmes, kad ir šī autoritāte, ja. Jo autoritāti tu klausi, skaties, kā jādara, tad tu tā dari, tad tā ir. Ja? Es zinu, es jau satiku reiz kādu audzinātāju, kura izdegšanu un domāju, iet projām, gandrīz mūžu nostrādājas kā audzinātāji. Un tas ir interesanti, ko viņa teica. Viņa teica, ka problēma nav bērni, problēma ir vecāki. Jā, un tad arī vecākā paudze, kad mana paudze vēl apmēram tā skatījās, un skolotājs teica, jā, arī bērniem skolotājs teica, tev ir jādara. Es nevaru iedomāties, ka es ietu uz skolu un audzinātu skolotāju, kāpēc viņš ielicis manam bērnam ir zemāku atzīmi. Kaut gan man ir reizēm šādi jautājumi, ja piemēram ir, nezinu, tur kaut kāds procentos te jautājumi, vēl kaut kas, ja, vai nav izdarīts kaut kur. Bet tas ir jautājums būs vienmēr, droši vien, ka kaut kur maniem vecākiem ar tādi jautājumi bija, kāpēc tā vai savādāk, ja bērns ir izdarījis kaut ko. Bet es vienkārši nevaru joprojām iedomāties sevi, ka es ietu uz skolu tagad un sāktu skaidroties, kāpēc tādā veidā, vai kā man kāda pazīstama skolotāja teica, ka zvana viņai mamma un saka, kāpēc manam bērnam nav 9 tur, vai 10, ja, jo viņam tur ir visi pārējās atzīmes ir. Viņi saka, es nevaru viņam likt, jo viņa zināšanas nav atbilstošas, ja, bet viņam visur citur ir, kāpēc tur nav. Ja. Tā kā mēs vecāki bieži vien to problēmu veidojam un tieši skolotājiem,
un ko vajag un ko nevajag. Jā, jo mēs zinām labāk. Un bērni ir tāds spogulis vien ir. Jā, mēs jau katrs esam spoguļojamies tajās apkārtējos cilvēkos, kur mēs esam, un tajā, ko mēs patērējam. Noteikti, ka tas ir. Un par tiem zvaniem skolotājiem galvenais nav tāds tas stāsts, kāpēc jūs ielikāt tikai 6. Es taču visu nakti cīnījos. Kā vecāki zvanīja. Skolotājs redz, kurš ir pildījis darbu. Es tā visu nakti cīnījos, ja? Kāpēc tikai 6? Bet tas tā ir. Bet skatoties uz priekšu nākotni un tāds morālais pamats, kā tu redzi, kur mēs ejam. Un tādam kontekstam valsts attīstība nav tikai skaitļi un ekonomiskās programmas, ko ieviešam, bet mums ir arī Satversmes preambulā ir skaidri ierakstīts, ka kristīgās vērtības ir mūsu pamats. Ja? Mūsu pamats ir kristīgajās vērtībās. Kā tu redzi šo attīstību, kas notiek ar mums, kur mēs dodamies šajā kontekstā? Kur mēs dodamies? Ja mēs runājam par ekonomiskām attīstībām un cipariem un skaitļiem un programmām, tad būtiska lieta nav tikai, ko mēs darīsim, vai ko mēs gribam sasniegt. Ir tāda būtiska sastāvdaļa, kā mēs to izdarīsim. Runājot par bērniem, kā pastāvēs Latvija, lūkojoties uz līkni, cik strauji mēs izmirstam, izbraucam, kā mēs kā tauta pastāvēsim, ko mēs darīsim, jā, kā tas ir iespējams. Runājot par kristīgām vērtībām, mēs šodien esam Valmierā. Latviešu nācija kā tāda, tā apziņa, ka mēs esam tauta, ka mēs esam vērtīgi tauta, nevis vienkārši bauri vai kādās Livonijas, ja tur kronikās, kas dzīvo kokos un vēl kaut kā tur, ja. Nevis vienkārši dzimt cilvēki, bet ka mēs esam tauta. Tā nāca caur kristietību, tā nāca caur kristīgām vērtībām, tā nāca caur Bībeli, kas kā lasām viela bērniem, caur to, ka tauta tieši šī brāļu draudžu kustības veidā, tas jā, tālāk jau viņu bērni un mazbērni, ja, jaunatviešu kustība tie bija cilvēki, kas patiesībā nāca no tiem cilvēkiem, kas piedzīvoja Kristu. Un, ja mēs lūkojamies uz Eiropu, tieši tāpat. Viņas vērtības, ja, kas ir gan sociālā aprūpe, gan slimnīcas, visas šīs lietas, kas ir, ja, tas nāk no kristietības. Pirms Kristus ir tāds, zināms ateicis Dafkins, viņš teica, mums ir jāatzīst, ka pasaule pirms Kristus bija briesmīga vieta. Jā, tur bija nežēlīga vieta, tur nebija tādas līdzcietības tik daudz, ja, kā tas ir mēs šodienas pasaulē humanisms, ja, kas nāk, tas sakne ir kristietībā. Un, ja mēs ejam prom no tā, mums kristietību gribas aizstāt ar tādu cilvēku ar tīru humanismu. Un tas nekad nestrādā. Kā kristietis, kā cilvēks, es redzu, arī tiem pašiem bērniem, skatoties uz viņu dzīvi. Bībele saka, ka ik viens ir grēkojis, ka vienam trūkst dievišķas godības. Mums ir katram iedzimts grēks. Bībele saka, Ādamā mēs visi grēkojam. Un ja mums nav šī te standarta, par politiķiem runājot, Bībele saka, ka taisnīgi valda tas, kurš valda Dieva bijībā. Citiem vārdiem, tas, kam ir augstāks standarts, kaut kas ir virs viņa, nevis es, jā, vai kā tas man ir izdevīgi, bet ka tas ir augstāks, lielāks un pārāks un visā sabiedrībā. Ja, tas nav vienkārši manu vēlmu apmierinājums, jūtos labi, daru, jā, vai vēl kaut kādā veidā, bet kad ir šis te kodols, ir pamats, uz ko es stāvu. Tad tā attīstība ir sekmīga un veiksmīga ilgtermiņā. Bet, kad es daru, kā man ienāk prātā, Bībelē ir tāda grāmata, soļu grāmata. Un noslēdzot visu šo grāmatu, lasot šo grāmatu, liekas, kā cilvēki var tādas lietas vispār darīt un izdarīt un izdomāt, kā var prātā nākt. Skatoties uz mūsdienu pasauli, tu redzi tās pašas lietas arī šodien. Un tad beigās ir teikt, ka nebija ķēniņa Izrēlā un katrs darīja tā, kā viņam ienāca prātā, kā viņš jutās labāk. Un tā ir pasaule no vienas puses, kur mēs, uz kurien mēs ejam. Nu, tā standarta vārds, man liekas, kas izsaka visu reklāmu būtību, tu esi tā vērts.
Ja, tev to vajag, jo tu esi tā vērts. Tu vienkārši tu esi tā vērts, jebkurai lietai, tu esi tā vērts. Un otra lieta, ka mēs cenšamies kaut kādā veidā to noturēt tādā saprātīgā gultnē un arvien sliktāk izdodas. Tur ir arī kaut kur tā robeža, kā bieži vien saka, ka tas jau politiķis. Vai kur ir robeža, kur ir valsts vīrs. Un noteikti, kad par valsts vīru bez augstākā atskaites punktu vienkārši nevar kļūt. Paliks vienmēr politiķis. Un man liekas, tā ir tāda arī svarīga lieta, un līdz tam var izaugt. Līdzīgi kā es minēju par tām klasēm. Jā. Sākumā tu būsi politiķis. Bet tev ir iespējas izaugt par šo valsts vīru, bet tur ir noteikti arī jābūt kaut kādām kvalitātēm, lai tas notiktu. Nu, noteikti, bet ir kārdinājumi katram cilvēkam un katrā pozīcijā, stāvoklī, situācijā. Mēs visi ar to sastopamies. Un tā valstiskā domāšana arī tas nāk no tiem pašiem visām lietām, kas šobrīd sabiedrībā viņas tiek ļoti degradētas, nebūtu pareizi laikam teikt, viņas mainās, jo lūkoties uz globalizāciju, visu, kas ir, ja, nacionālā ideja kā tāda, piederība tautai, dzīvot vienā vietā. Ja. Es kāds kārtīgs latviečs, esmu pārcēlies savā pilsētā, ja, no mājas uz dzīvokli atpakaļ uz māju, un tad pārcēlos cik sanāk 30 km tālāk. Ja. Bet šodien jaunieši tā nedzīvo. Šī sakņu sajūta, piederības sajūta, kas ir svarīgi, lai tu vispār domātu, nevis, kas pēc maniem ūdens plūda kaut vai vienalga, es dzīvoju šodien, ēdam, dzeram, rīt mēs mirstam. Ja, valstiski svarīgi ir, lai ir cilvēki, kas domā, ko viņi atstās saviem bērniem, atstās saviem mazbērniem, un tā pa īstam domāt tu vari tikai tad, kad tev viņi ir. Ja, nevis tu abstrakti domā, ka tu nezini, tev viņi nav, un tāpēc tas viss ir tāds saistīts kopā. Tā visa cilvēka dzīve un bērni un nākotne un sabiedrība un arī tas valstiskums un domāt par savu valsti. Bībele saka, ka Dievs katrai tautai ir devis savu valsti, savu zemi, savas robežas un laiku. Robežas un laiku. Un tā, kā es lūkojos uz to, es skatos, ka tā ir mana atbildība tajā laikā un tajās robežās, ko man Dievs ir devis. Bībeles, kā es meklētu Dievu. Ja es meklēju Dievu, tad es lūkos, ka tā zeme plaukst, tad ir svētība tajā zemē. Tad tā atzimst. Ja? Un tas ir būtiski, jebkurā laikā. Es domāju par Latviju, skatos uz priekšu. Es nevaru teikt, ka es esmu pesimists. Nē, es neesmu pesimists. Bet ir kaut kāda mana pieredze, skatoties ar gadiem, kas nāk. Ja? Un man gribas redzēt šādus cilvēkus vairāk, kam ir tāda dievbijīga valstiskuma apziņa, dievbijīga patriotisma sajūta. Ja? Tāda dievbijīga nozīmē nenoliekot citus, nozīmē, ka mēs neesam augstāki un pārāki ne par ko. Ja? Tas nozīmē, ka arī tas, kurš iebrauks, ka viņš jutīsies pieņemts, ja? Bet tad nebūs, ka tas mainīsies viņam līdzi, tad līdzsvarā. Es varu būt tikai tad, kad es esmu attiecībās ar Dievu. Jo savādāk mēs kā cilvēki iebraucam vienā vai otrā grāvī. Vai ļaujot visu tikai nāk iekšā, vai neļaujot nevienam, ja kaut kur ir līdzsvars. Un tas līdzsvars ir atrodams Dievā, atrodams Kristū. Ja patiesībā jau to rietumu kultūru, ja mēs tā skatāmies, tad viņi ir kristietībā balstīta un kristietībā radīta. Tas ir tas, ko mēs pazīstam kā rietumus. Arī Eiropas Savienība, Šumans pēc šī kara izveidoja, ja, ar saviem dombiedriem kopā, bet viņi bija kristieši un viņi līdz ar to uz kristīgiem pamatiem uzlika funkcionējoši, ja, kad tur bagātākie palīdz nabagākajiem, ja, un tā valsts mēs ceļam augšā un jau tevis pieminētās sociālās visas palīdzības pat slimnīcas un visas šīs te būvs un lietas un pat tiesa, kā tu saki, Latvijā ienāca šī te kristētība caur henhūtiešiem, ja, caur brāļu draudzēm. Tepat Valmierā
Valmieras novadā, Valmiermuiža, ja, un arī šis saucamais Jēra kalns, ja, kas ir gar Gauju, kur plus mīnus mēs šobrīd arī sēžam uz šī Jēra kalna kādā no tām vietām, ja, kur bija šīs te mājas sabūvētas tā laika. Un tas bija tas laiks, kas veidoja gan Latvijas pamatu, ja, pēc tam vēlāk Eiropas pamatu. Tad tie paši eiropieši aizceļoja uz ASV, tur atkal izveidoja šo pamatu. Ja. Un šobrīd es domāju, es redzu, ka tas viss tā kā kaut kur pagaist un kaut kur tiek nonivelēts līdz kaut kādām lietām. Un tad pašam pat savā prātā liekot tādas robežas, kas ir reliģija un kas ir ticība. Un tā kā liekas, ka tas ir kaut kas divas dažādas lietas. Ja. Tā pašā laikā ir kaut kas kopīgs. Un kā tu redzi šo virzību tālāk uz priekšu visai rietumu kultūrai? Es domāju, tas ir tas, kur mēs piederam. Es pat skatītos uz Ziemeļvalstīm. Man liekas, ka visām uz karoga ir krusts. Tas ir Ziemeļvalstu pamats arī. Jā. Ja, un līdz ar to šobrīd tā sabiedrība, es jūtu, ka tā kā iet no tā projām. Es lasu Bībeli. Un es ticu, ka Bībele ir Dieva vārds. Un Bībelē ir teikts, ka Salmans saka, ka tas, kas ir bijis, jā, ka tas iepriekš jau bijis, un nerunājot par konkrētām lietām, bet skatoties par procesiem kaut kādiem. Ja es lūkojos uz Izraēlu tautu, kas ir vecā derībā, mēs redzam, ka tauta, ka viņai gāja labi, un viņa aizmirsa Dievu. Viņa aizgāja prom un nāca iekarotāji, kas nāca un patiesībā aizved viņus gūstā. Viņiem caur to visu viņi nāca atpakaļ pie Dieva. Jā, atgriezās atpakaļ pie Dieva. Tas, kas Eiropā notiek šobrīd, skatoties daudzās valstīs, jā, kur islāms cenšas pārņemt, valdīt. Jā. Tas ir tikai viens iemesls, tāpēc, ka mēs esam aizgājuši no Dieva. No Kristus, kā kristietība. Ja? Un arī lūkojoties, kā tas būs. Bībele saka, ka pēdējos laikos būs grūti laiki, un tas ir laiks, es ticu, kurā mēs dzīvojam. Pirmkārt, kad cilvēki būs patmīlīgi, mēs jau iepriekš runājām par to. Mīlēdam vairāk baudas, izrādīdam ārēju svētbijību, ja? Bet Dieva spēku noliekdam. Un tā ir tā starpība starp ticību un reliģiju. Kad izrādīdams ārēju svētbijību, varbūt dodamies uz baznīcu, bet tava dzīve absolūti par to neliecina. Ja? Vienīgais, kas liecina, ka tu esi ticīgs, tas ir reliģios, ka tu esi baznīcā. Un tās visas lietas, viņas pieaugs. Es redzu, ka konflikts pieaugs. Arī Eiropā esošie vietējie savā starpā. Ja? Tāda radikalizācija veidojās, konflikti veidojās, neiecietība veidojās lielāka. Bībele saka, ka tums vairosies. Tas ir tas, kas notiek. Un pašā laikā vienlaicīgi ar to Bībele saka arī, ka žēlastība vairosies, ka Dieva tūms, tā Dieva darbība, ja varētu teikt, un tā kristietības ietekme, viņa arī. Ja, un tas nebūs tāds vienots, tagad visa Eiropa vienota, jo šobrīd nav vienota. Pareizi tādā ziņā, ka vienādi notiek visiem, ir ļoti atšķirīgi, kurā pusē tu būtu, kurā vietā tu būtu. Un tas arī tā būs uz tādi nemieri, karu daudzināšanu, laiku, kurā mēs dzīvojam. Bībele saka, lai cilvēkiem vajadzētu izlasīt Bībeli un pastīties apkārt. Bībeles tauta celsies pret tautu. Krievijas, Ukrainas konflikts. Dažus gadus atpakaļ, labi, nesāks pirms 12, 14 gada, pirms tā visām lietām, vai kāds var iedomāties tādu lietu, kad liekas tautas, kas, brāļu tautas gandrīz, Tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un tās lietas, viņas tā kā pieaugs. Viņas pieaugs. Tas ir tas, kā es redzu to. Tad pašā laikā Dievs nav mainījies, Dievs uz troņa, Dievs zina, kas notiek, un Dievs ir spēcīgs to novest līdz galam. Tu redzi, kad kaut kā integrējot, līdzīgi kā es saku, kā tas ir tapis jau pirms tam, integrējot šīs lietas, ceļot uz šī pamata, es domāju, ka ir izveidojuši ļoti spēcīgas nācijas, ļoti spēcīgas kultūras. Ko es jau minēju, ASV, Eiropa, principā šīs rietumu kristīgo vērtību kopums, kas ir
uzbūvējis spēcīgākās ekonomikas. Tā pašā laikā arī visas cilvēktiesības, ja, kas mums ir, kur mēs baudam brīvību, visās tā izpausmēs. Ja. Tas viss ir radīts caur to, bet vai tu redzi uz priekšdienām, ka ir kāda iespēja, ka šīs kristīgos principus mēs varam atkal integrēt atpakaļ un ka mēs turpinam celt un būvēt uz šī te principu, kas izveidoja šīs spēcīgās nācijas? Es redzu, ka tas ir iespējams, bet es gribētu to salīdzināt ar diētām. Ir daudz un dažādas diētas, un cilvēki laiku pa laikam ir uz diētas. Vakar vienkārši man skatījos, bija kāda situācija, un ir konkrēti, ko cilvēks tur dara, un viņš ir nomest svaru. Bet, ja būsim godīgi, tad tas ir viss tam jābūt dziļākam, nevis vienkārši tagad es tur tās diētas, jo es pārtraucu, pēc brīža būšu atpakaļ. Jābūt tādai iekšējai izmaiņai, varētu teikt, dzīvesveida izmaiņai, tad tu tiksi galā normāli arī un dzīvos tajā normālā svarā, ka tev dzīvesveids izmainīsies. Nevis vienkārši kādu brīdi tu ierobežosi sevi, ne? Bet dzīvesveids paliks tas pats viss. Ja? Kā ir, kā es redzu kā kristietība, kā tas var turpināties veidot. Kad šie cilvēki, kas ir ietekmē, kam ir ietekme pasaulē, kas ietekmē procesus, kas dara, ka viņi piedzīvo Kristu. Nevis vienkārši kā diētu, kā paņem kristietības principu, un tagad viņi mēģina to darīt. Tas īsti nedarbosies. Tas īsti nedarbosies, jo ir jābūt iekšējai izmaiņai, ka es nevis kristietības principus lietoju, bet ka es esmu pa īstam kristietis. Kad mana sirds, mana dzīve ir izmainīta, tad tas mainīsies, un tad arī sabiedrībā tas mainīsies. Ka tas nav vienkārši, ka es paņemu kādu lietu, kādu brīdi mēģinu, pēc brīža man būs kārdinājumi teikt, tas nedarbojās. Tas nedarbojās, ja? Ir jābūt iekšējai izmaiņai, dzīves izmaiņai. Tad tas darbojās, tad tas darbosies, notiks. Jo likums jau viņš pats par sevi, tā visu principu, viņš ir tāds ārējs ierobežojums. Jā, un mums visiem, mums visiem tie likumi, jā. Gribās apiet ar likumu? Likumi, jā, tas ir ārējais ierobežojums, jo mēs cilvēki, mēs it kā esam pat likuma paklausīgi, vai ne? Bet vienam šķiet, ka ātrumu pārkāpt, tas nav likuma pārkāpums, vai ne? Citam atkal šķiet, ka kaut ko paņemt darbā, tas nav likuma pārkāpums. Kādam šķiet, ka izmantot savu stāvokli, jā, tas nav likuma pārkāpums. Tā kā mums katram ir tāds iekšējs atskaites punkts, kas nāk no mūsu audzināšanas, no mūsu rakstura, no visām lietām, kas sabiedrībā ir pieņemams vai nav pieņemams. Ja? Tad tas, kam ir jāizmainās, tad, kad mans tas atskaites punkts ir Kristus, tad es arī to dzīvoju un daru. Tā ir mana dzīve. Tas vairs nav vienkārši kaut kāds pieņēmums uz konkrētu situāciju, kur man ir izdevīgi, ka es to daru, jo nē, tad nē. Jā, tikai vienmēr jautājums, kā to panākt. Un, jā, jo bieži vien zem spiediena tas notiek. Bet pastoties uz mūsdienu latvieti, ja, kurš šaubās un domā, un saka, es neredzu šeit nākotni, ko man darīt, ja es braukšu projām. Un kur viņiem, jeb šiem cilvēkiem, kas saka, viss, es te neredzu neko, es braukšu prom. Pat es esmu saticis arī, kas nesaka, ka viņš brauks prom kaut kādas ekonomiskā, ja, kad, lai vairāk pelnītu, bet man tur atmosfēra labāk patīk. Tur smaidīgāki cilvēki, ja, vai vēl kādas lietas. Bet ko tu teiktu tādu šim cilvēkam, kur es neredzu šeit nākotnē, es braukšu projām? Kur viņam atrast to ankuru šeit palikt? Tu man jautāji pirms tam. Es zinu, ka es tev šo jautājumu pirms šīs sarunas. Bet tu droši drīkst atbildēt arī, kā tu atbildēji pirms tam. Man atbild bija brauc, jā. Latviešiem ir tāds darbs kā sprīdītis, ne? Un citiem vārdiem, kad laime nav kaut kas, ko tu vari sameklēt kaut kur. Tas ir tavs iekšējs sirds stāvoklis. Tas pat nav mājās. Ir daudz nelaimīgu cilvēku Latvijā.
tēvzemē, jebkurā pasaules malā, kur viņi ir piedzimuši. Ja? Tas, ka tu esi dzimtenē, automātiski negarantē to, ka tu būsi laimīgs. Tanī pašā laikā tu esi savējais, tu esi svešinieks, tev ir daudz lietu, kas tev citur nav. Ļoti daudz lietu, kas aizbraucot, tev vienkārši nav. Ja? Protams, tur ir plusi un mīnusi. Bet priekš manis atkal tas ir tāds, laikam visu laiku tev tāds sanāk tāds garīgs raidījums. Es esmu, kas es esmu? Es esmu pirmkārt kristietis, ja? Un tad es esmu mācītājs un bīskaps. Priekš manis tas atskaites punkts ir personīgi man, ka es gribu būt tur, kur Dievs grib man redzēt, tur, kur viņam ir aicinājums un uzdevums manai dzīvei. Un Bībelē saka, ka Dievam ir priekš katru vienu no mums nodoms un mērķis mūsu dzīvē. Mēs neesam nejaušības, ka Dievs mums ir kādu nodomu mērķi šajā pasaulē. Mēs esam. Es esmu Latvijā. Dievam ir mērķis un nodoms manai dzīvē šeit. Un manās attiecībās ar Dievu šis mērķis un nodoms piepildās, bet cilvēkam vienkārši ko teikt, ir vislabais prasa piepūli un laiku šajā dzīvē. Piepūli un laiku. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir orientēta uz tūlītēju rezultātu. Un atkal viss, kas notiek ārpusē, to sekmē. Kaut vai tie paši ātrie kredīti. Ja? Tev vajag tūlīt. Paskaties tūlīt, es saņemu daudz ziņas savā telefonā no dažādām kompānijām, ja, kas piedāvā tev tūlīt, mēs izskatīsim un dosim tūlīt visu. Bet dzīve, kad tu lūkojies uz dzīvi, kad tu skaties uz dzīvi, ka tas nav tāds tūlīt un tagad. Kad tu izvērtē, domāji mazliet, paskaties to, kas tev ir, to, kur tu gribi būt. Ja, un Latvija ir ļoti laba vieta, kur dzīvot. Ļoti laba vieta, kur dzīvot. Un es to varu teikt, neesmu dzīvojis, bet esmu bijis daudzās valstīs. Un gan labklājības zemēs, gan, kā jau minēju, Āfrikā, Pakistānā, Āzija, kas tur, Latvija ir laba vieta, kur dzīvot. Brīnišķīga vieta, gaiss ir labs, mums ir tik daudz labas lietas. Un kaut kā mēs bieži vainojam citus tajā, kur mēs esam un kā mums neiet. Ja mēs palūkojamies, paskatāmies, un Bībele saka, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Ja? Tas nekad nav bijis tāds vienkārši kaut kur, ātri vienkārši dodies tur vai vienalga, kur tu dzīvot. Tas nav patiesībā kristīgs tāds pasākums. Ja? Kā gan tu redzi Bībelē, ka Dievs saka Ābrahamam izej no savas zemes. Bet tas jautājums bija cits. Ja? Jautājums bija, kad Ābrahamam vajadzēja iziet, tāpēc, ka tur bija elku pielūgsme, un Dievs gribēja viņam mācīt, kā kalpot dzīvam Dievam. Un es nezinu, es tev atbildēju, es daudz runāju, bet nav laikam tādas vienas receptes, bet es gribētu pateikt, novērtēt to, kas tev ir dots. Kur laikam Kenedijs teica, kad nevajag prasīt, ko tad valsts dod man, bet ko es varu dot valstī. Tas pat nav par valstiskumu. Tā ir tava zeme, tā ir tava tauta, tie ir cilvēki, smaida vai nesmaida. Mājas ir tikai mājas. Tavas mājas, tur, kur tu esi. Tā ir dāvana, kas mums ir, un mēs patiesībā nenovērtējam. Arī braucot citur, es redzu, ir liels tauts, viņām nav savas valsts. Viņām bieži vien pat savas valodas īsti nav. Ja? Viņi ir izkaisīti visur, kur starp tautām viņu valoda ir kaut kādā veidā daļēji, ja viņi tur runā angliski un daļēji savā valodā pa vidu kaut kur. Mums ir ļoti, ļoti daudz dots. Un reizēm varbūt tāpēc arī ir sāpīgi, ka tas jautājums par tādu aizbraukšanu ir tāds diezgan aktuāls. Ir daudz brauc. Man stāstīja pavisam nesen par kādām 2 ģimenēm, ja, kas ir pārdevuši savu biznesu šeit, un tie nav cilvēki, kas brauc, ja, kā tu minēji, ekonomisku iemeslu dēļ. Viņiem tur ir bijis, bet varbūt cīnījušies un atsākuši tur kaut kur. Ekonomiskās lietas ir svarīgas. Un tas ir laikam viss valsts jautājums, kā mums darīt tā, lai cilvēkiem ekonomiski dēļ lieta nebūtu jābrauc. Bet dzīve ir, kā mēs minējām, daudz vairāk nekā vienkārši pilns maks. Jā, tas, ko tu saki, es pilnībā piekrītu, ka, ar ko tu salīdzinies. Ja?
Ja pasties uz valstīm, kur arī mums tiešām ir sava teritorija, kas ir nedalām, kas ir zeme. Jā. Mums ir sava valsts, kas ir nostiprināta, kas ir starptautiski atzīta. Mums ir sava valoda, jā, unikāla valoda. Jā. Citreiz arī kaut kur braucot apkārt, saka, tā kā your secret language, kad mūsu slepenā valoda, kur jūs tikai zināt 1,8, ja, cik miljoni, pat mazāk, ja maz visi 1,8 nezinu. Vai tieks apkārt, plus mīnus varam uzskatīt 1,8 miljonu zinu šo valodu, un pārējie nē. Tā tad salīdzinoši slepena šī valoda. Ja, un tas viss, kas arī šie karoks un visas šīs lietas, kur tu citreiz aizbrauc apsties un saproti, ka tur tas nav. Bet man viens draugs ir, kurš arī saka, viņš saka, nauda jau dzīvē nav tas svarīgākais. Bet tu tam. Reklāma Rīgā braucot nav vairs viņas, jā, bet braucot no Salu tilta, braucot uz Jūrmalu, kreisā pusē bija reklāma, jā, kad laimi par naudu nopirkt nevar, bet motociklu gan. Kas pēc būtības ir viens un tas pats. Dod tev pēc tam laimes sajūta, kad vējš pūš sejā. Jā. Viens un tas pats, jā. Man liekas, tas nav tik vienkārši skatoties arī, kaut vai Ukrainu skatos tagad. Man ir kādi draugi, kas dzīvo Ukrainā, un draugi, kas dzīvo Ukraiņi, kas dzīvo Eiropā un kas dzīvo Amerikā. Un kādi, kas izbrauc uz Ameriku, izbrauc tieši pirms būtiski pēdējā dienā, pirms kara, un kādi vēl tur brauc ārā, kad jau bija okupācija Austrum Ukrainas, un tad viņu radi savukārt dzīvo Ukrainā, un tā iznīcinātā, tieši pie frontes tur iznīcināta zeme un iznīcinātas dzīves, un tuvinieki, kas gājuši bojā, meitas, kas izvarotas, un pavisam nesen biju un tikos viņiem, un tas, ko viņi stāsta, ir briesmīgi, jā, un tad viņi ir prom no tā. Un tad tu domā tādās kategorijās, jā, vai es gribu, vai mana ģimene ir tur, kur tādas lietas notiek, vai pat varētu varbūt notikt, un vai es gribu, lai viņi ir prom no tā. Un tad kādi mani paziņas, kas izbraukuši dzīvot uz Dubaju. Un likās drošākā vieta, kas vispār ir. Un tad pēkšņi bum, sāk droni lidot, raķetes lidot. Ja? Tā drošā vieta laikam jau tā pa īstam nav nekur. Bija tā drošība Dievā un tā apziņa, ka tu esi, ka tu nedzīvo tikai no vēderu balstīts, ja? Kad paēdis, viss kārtībā. Ja? Kad ir tomēr kaut kādi lielāki ideāli. Ja? Bet par to, ka tā ekonomika un viss ir tuvu tam, ja? Un kad laime nenopirks, bet cik gan. Tur ir tās likumsakarības un lietas, ja? Un lietu kārtības. Tas pats jautājums, ko arī jāatgriežas, ko runājām, pieregulējot skaļumu mikrofoniem, jā, par šīm ekonomiskajām lietām arī. Mēs iestājāmies Eiropas Savienībā 2004. gads, jā, jau 22 gadi, principā, ir pagājuši, un es atceros to pašu sākumu, tā atšķirība bija ļoti liela, ļoti milzīga, ka tu par vienu un to pašu darbu varēji saņemt pat 20 reizes lielāku atalgojumu vienkārši citā zemē. Šobrīd tā attiecība viņa sarūk. Viņa ir sarūkusi pa daudz kārtām. Ja. Es pat, man liekas, ka nav pat vairs palicis, ka 2 reizes. Ja. Ja 10 kārši, ja, vai pa 20 kārši bija, ja, tad mēs runājam jau par procentiem. Vairs nav kārši. Bet tur atkarībā no profesijas un darba. Jā, un tā ir tā lieta, kam tā kā, kur vieni jūt varbūt netaisnību šajā, jā. Un otrs tur arī skaties un saproti, kad ir netaisnīgi, ka es daru vienu to pašu darbu, es esmu Eiropas Savienībā, pilntiesīga valsts, es pat nezinu, vai mūs jau nesāk saukt par veco dalību valsti, ja? Pēc tā skaidrs sevišķi, ja būs vēl kāda paplašināšanās, tad skaidrs, ka mēs būsim vecā dalību valsts. Un līdz ar to tad uz mums skatīsies kā uz to veco, labi iztikušo, ja? Un gaidīs, kad jūs sāksiet iemaksāt kaut ko. Ja?
nevis gaidīsiet tikai, kad jums maksā. Bet vēl joprojām ir tās atšķirības. Ik sevišķi es teiktu, zemāk atmaksātās šajās darbvietās ir ļoti vēl, redzama tā lieta. Ik sevišķi tā, kas tā kā pakļaujās šīm ko valstiski nosaka šīs minimālās algas, ja? Minimālās algas arī saņēmēji un to darbu darītāji. Tur es gribēju teikt, ka ir vislielākā tā atšķirība. Ka tieši tā kā pirms 2004. Gada Eiropā, tad tur būs lielāka, laikam Portugāla bija beidzamie, kas noslēdza to ciklu. Bet es gribētu teikt, ka ļoti daudzās sfērās esam pat jau noķēruši un jau bišķiņ priekšā, bet ir kādas vēl aiz. Un tā ir tā lieta, kur esam, tikai jautājums ir, cik vēl gadi palikuši. Ja 22 mēs esam šitik daudz izdarījuši, mūsu brīvības gados 36 arī esam šitik izdarījuši, cik tālu tikuši. Un tad tā salīdzināšanās, un tas arī tas braukšanas prom. Man liekas, ka mēs nekad neesam dzīvojuši tik labi kā šobrīd. Tas arī ir fakts. Ja? Vismaz savā dzīvē. Skatos, man ir 55, lūkojoties atpakaļ, mēs nekad neesam dzīvojuši pēdējos, pat varētu teikt, 100 gados. Jā, un pirms tam jau, protams, arī, cik tad mums valsts vispār nav 18. gada. Mēs neesam dzīvojuši tik labi kopā skatoties. Tad pašā laikā šīs atšķirības un iespējas, īpaši, kad ir mazāk varbūt kvalificētam darbam skatoties, ka tās iespējas, ka tu vari strādāt veikalā vienkārši par pārdevēju Anglijā, un man dēls ar vedekli nodzīvoja gadu Anglijā un strādāja, viņi strādāja par pārdevēju Primarkā, un viņš strādāja par oficiantu. Viņi teica, ka viņi bija krietni pārtikušāki, šobrīd mans dēls strādā 2 darbos, cenšas rūpēties par savu ģimeni, un tieši krietni brīvāk, bet viņiem nebija tad mazi bērni, un citas lietas, bet krietni brīvāk un krietni tā sajūta, ka tu aizies uz darbu, nostrādā tev ir. Man meita strādā šobrīd, ja viņa studenti un strādā par pārdevēju, joprojām tās atalgojums ir tā starpība kaut kur laikam. Nezinu, mums ir, es jau minēju pirms raidījuma, iebrauc Rīgā, skaties uz automašīnām, kas ir, mums es nezinu, es nevienā valstī neesmu bijis, kur būtu daudz labāks. Mēs nav Dubai, Arābu Emirāti, nezinu, pat Amerikā uz ielas, tur tādas mašīnas, tur, kā Rīga tieši tāda koncentrācija, un kaut kur tā plaisa varbūt veidojās. Un kāpēc cilvēki brauc prom, viņi redz to iespēju, varbūt es arī gribu, es gribu to, un vērtība ir vērtība, un tā, kad tu strādā un tu atdod to savu darbu, un to arī dabūt, un tad arī dzīvot, samaksājot mierīgi rēķinus, un tad vēl paliek pāri kaut gan. Tikko bija Amerikā, un amerikāņi saka, kādreiz viņi varēja viens cilvēks mierīgi strādāt, darbu, un parūpēties par ģimeni. Šobrīd vajag vismaz 2, kas rūpējās par ģimeni, arī ekonomiski skatoties. Tas arī mainās pasaulē, un kā kurā vietā. Bet galvenokārt jau tas mainās. Mums ir daudz iespējas, un viss šīs iespējas maksā. Visas viņas maksā, Bērnu izglītībā mums ir skola, labi, gandrīz neko nemaksā, paldies Dievam Latvijā šobrīd skatoties mums, tā. Ir bezmaksas izglītība. Es teikšu, gandrīz neko nemaksā, jo ir lietas, kas tomēr man bērni skolā iet, es joprojām kaut ko tur sanāk, tur kaut kādas, Bet ir lietas, kas ir izklaidē, ko tev piedāvā visu laiku, ceļojumi, gadžeti visādi jauni, kas ir, viss, kas tev, tas viss maksā. Tas viss maksā, un tu tā kā internetā iepirkties, tu vari vienkārši neizot no mājas, iztērēt visu naudu. Tā arī tas, kā mēs maksājam ar telefonu, ir tik ļoti ērti. Mums atbrīvoties no naudas ir tik ļoti ērti un tik ļoti ātri. Un paliek aizvien ērtāk un ātrāk. Un tas viss vīza reklamējās. Ātrāk. Tu strādā visu dienu, strādā mēnesi un atbrīvoties ir ātrāk. Un tas kas apēda, tas arī vairojās un pieaug. Un ka tās pamatvajadzības, ka tev tā kā līdz ar to tik daudz, kas apēd, ka tev paliek pa maz. Un, protams, tu skaties,
Mēs par salīdzināšanu runājām. Mēs nevaram salīdzināt sevi kaut vai no Āfrikas, kas brauc tur joprojām cilvēki dzīvo daudzās vietās zaru būdās. Ja? Nu, tā ir. Ja? Krūmā jau ceļā malā viņš dzīvo. Nu, mēs nevaram salīdzināt, tas nebūtu normāli. Ja mēs šeit tā domātu un skatītos, ka mēs salīdzinām sevi ar attīstītām, mēs salīdzinām sevi kā ir šeit. Ja? Un tas arī uzliek tādu laktiņu augstāk. Bet atgriežoties pie bērniem, varbūt tas arī ir tāds rietumu kultūras lieta, ja, ka kādreiz ģimeni varēja atļauties uzturēt vienstrādājošais. Šobrīd vajag obligāti divus. Ja, un tas, ko aizvien biežāk dzirdam, es atceros, kādreiz amerikāņu filmās dzirdēju, kad es tur strādāju 3 darbos, tur 2 darbos. Ja, un tad līdz brīdim, kad tu ieraugi, ka tā ir, tur sākumā likās, ka tas ir iespējams. Un tad tu redzi, ka tā kļūst jau par tādu realitāti. Ja, arī šeit pie mums. Un varbūt tas arī ir tāds rietumu civilizācijas, ja, kad visiem ir jābūt obligāti augsta līmeņa speciālistiem, vēl kaut kas, lai tu varētu atļauties to dzīvi. Un tas arī ir tas, kas liek aizdomāties par to, ka pagaidīšu 30, ja, un tad tikai sākušu skatīties un veidot ģimeni. Mēs dzīvojam sociālo tīklu laikmetā. Un tas fakts, ka sociālos tīklos tas, ko tu redzi, es nezinu, vai droši vien, ka tev ir bijis tādi momenti, kad tu esi galīgi pakalam ar visiem bērniem, ka viņi ir slimojuši, tu neesi gulējis naktis un vēl kaut kādā veidā. Un tā ir vienkārši dzīve. Man tā ir bijis. Un es nekad neesmu ielicis sev bildi, kur es esmu galīgs. Maz vispār kaut ko liek iekšā sev bildes. Ja? Bet mēs dzīvojam tādā fejkā, jeb viltus. Mēs fasādes laikmetā dzīvojam. Un tā fasāde, viss ir skaisti, viss ir jauki, viss ir labi. Ja? Un tā ir fasāde, un tieši tāpat arī visā ikdienā mēs tādā fasādes laikmetā dzīvojam. Un tā fasāde uzliek mums tādu augstu latiņu, ka mums vajag tā kā fasādē. Mēs aizmirstam, ka tas viss ir neīsts. Ja? Šobrīd acis grauž. Visu nedēļu sanācis. Ir ļoti agri celties un vēl iet gulēt. Jā, bet, zini, es godīgi atceros, kad mums daži no bērniem ļoti slikti gulēja mazi. Un es nemainīju tās naktis, kad es ar viņiem staigāju rokās. Tā kā slims, tad viņi tur ir rokās, un tad viņš aizmieg, un tu staigā. Un es nemainīju tās naktis pret vienkārši, nezinu, gulēšanu, to saldā miegā visu naktī, un viņas man ir dārgs. Es skatos atpakaļ uz to laiku, uz to brīdi, un arī lūkojoties uz sievu, raidījuma sākumā bija šis jautājums, kā sievas jūtās. Ja? Ar skatos uz sievu, un tā viņas vērtība man, un viņas mīlestība man, un man mīlestība pret viņu, tas nav tikai no tā, kā viņi izskatās, un paldies Dievam, viņi rūpējas par sevi, bet tas nav tikai no tā viņas vērtība, tas, ka mēs esam kopā izgājuši cauri, kopā cēluši, ja, kopā darījuši, kopā audzinājuši bērnus un veidojuši ģimeni, un tas tās, ja kādreiz saka, par ētām, ja, ka tās runā par kaut ko tur, nezinu, piedzīvoto un tā tālāk viss, ja. Tad es visu to redzu viņā, ja, kā mēs esam gājuši cauri, un tas padara man viņu vērtīgāku, ar vienu vērtīgāku, cienījamāku, un vispār nav jautājumu. Ja, tāpēc arī kaut kur skatoties, cilvēki runā par pusmūža krīzi, ja, tur 40, 50, un tad pēkšņi jauna sieva, un vēl kaut kas, ja. Piedod, mana sieva ir 2 pūdas sāli ar mani apēdas kopā. Ja? Tas ir kaut kāds, ko es vērtēju, viņas lojalitāti, kas ir bijis, un tas veido tādu pamatu, un ka tu jau saproties bez vārdiem. Tas nenozīmē, ka viss kļūst baigi vienkārši. Ja? Dzīve joprojām ir dzīve, un attiecības ir attiecības. Ja? Bet tā vērtība, tas vērtības ir kaut kur citur, nevis vienkārši man būs blakām jauna sieva, jauna meitene, un tagad, vai dieniņ, cik skaisti un kā tas baigais krūtais džeks, man tā var būt blakus. Jā, Jo, tas arī, ko es sev esmu pamanījis, arī mūsu laulībā, par to, ka katrs bērns ienes attiecībās jaunu dziļumu, visam cita veida daudz dziļāku mīlestību, ja, vienam pret otru, un
Un, tas ir pat tā, vārdos to grūti ir aprakstīt un izskaidrot, ja, kas tas ir. Bet tas dziļums, kādu tu nevari noķert, vispār ne ar ko, ne ar pavadīto laiku kopā, ne ar skaistiem ceļojumiem vai ceļojumiem vai vēl kādām lietām, bet tieši Tu raksti dzēju? nerakstu. Tāpēc es to paņēmu kā salīdzinājumu, jo es pats to nedaru. Bet es varētu lasīt ceļoļus priekšā un vēl kādas lietas deklamēt un skaitīt. Bet, Neesmu darījis nevienu nebūtu. es arī neesmu. Bet tas iegūst patiešām, jo tas ir, kad pāris iziet cauri kaut kādai grūtībai, jo katrs bērns arī tēva pusē ir izaicinājums. Jā. Ir daudz dažādas lietas, kam tev ir vienkārši viss atkal mainās. Un tev ir kaut kur jāpārkāpj sev pāri, tev jāpasaka, ir nē. Tev ir šīs lietas, un tagad tu to izdzīvo. Tu esi uzvarējis šīs cīņas, ja, un esi noturējies tajā. Tu uzreiz tā atskaties un saproti, ka wow, es esmu šajā pieaudzis. Ja, un es varu iet tālāk. Un tu pilnīgi ej tādu kā citu skatījumu. Tu ieraugi atkal tādu, tas ir tā kā paņems, ir stikls, ja, un tam ir tāda līmplē virsū, kas aizsargā. Un tu tā kā, tev kāds tas vienkārši tā kā nopildi, tu ieraugi tāds Full HD, ja, vai tagad tas 4K, ja, tas kvalitātes etalons. Un tā kā tu ieraugi, wow, tomēr pasaule ir vēl dziļāka, vēl dzidrāka, es varu vēl tālāk saskatīt vēl kaut kādas šīs mazās niansītes. Man liekas, to tikko teici, bet varbūt sumējot, ka nedzīvo pēc iekāres, bet pēc kaut kā dziļāka, īstāka, patiesāka, pēc mīlestības. Un tā laikam varētu būt arī tāda, atbilde varbūt arī gan par projām braukšanu, gan par apvainošanos uz visu pasauli un netaisnību un visām citām lietām, ka tu nedzīvo pēc iekāres, ja pēc tā, kas tev tajā brīdī, bet tu dzīvo pēc kaut kā dziļāka, pēc mīlestības. Un tas dziļākais, tas atver tev vien vairāk un vairāk dziļāk. Mēs runājam par mīlestību uz savu zemi, tautu, dzimteni. Ja? Patiesībā šobrīd jau liekas tādi baigi tālie jēdzieni. Mums padomījā viņas potēja iekšā diktam daudz, un man vajadzēja armijā dziedāt par Krieviju, ka cik viņi ir mīļi man, ja kaut gan galīgi nemīļi kā Krievija tādā veidā, man Latvija, mana zeme, mana tauta, bet tas patriotisms, tās lietas, tas ir kaut kas dziļāks. Tas nav vienkārši tūlītēji iekārta, tūlītējs labums. Tur noteikti ir arī uzupurēšanās. Ja? Grūti, kāpēc man palikt. Tur ir kaut kas lielāks, vairāk dziļāks iekšā. Ja? Un tas ir tās vērtības, pēc kurām es dzīvoju, ko es esmu mācījis saviem bērniem, un ko es mācu viņiem. Un varbūt tāpēc, paldies Dievam, visi viņi šobrīd dzīvo Latvijā. Un kāds var teikt, paldies Dievam, man dzīvo ārzemēs. Ja? Bet es baudu, kā es teicu, es baudu to laiku, ka viņi ir šeit pat, ka viņi ir tuvu, ka viņi ir kopā ar mani. Tas ir kaut kas tāds, ko, mans attiecības nav pa Zoomu. Mums attiecības ir tuvu. Un tas ir vienkārši tā liela Dieva dāvana, tā ir žēlastība. Bet tas arī bijis arī tādā veidā, ka tas, ko mēs esam mācījuši, teikuši, ko viņi redzējuši mūsu dzīvēs, ja? Tad ir kaut kas lielāks nekā vienkārši tūlītējs labums. Jā, jo tas ir arī tas, kāpēc es veidoju šos vīru vakarus, arī Valmieras vīru vakaru, un ir Ogres, ir Jelgavas, viņš ir aizgājis tā kustība tālāk uz priekšu, un tas arī ir tāda lieta, kur arī tu redzi, kur daudz neiztur. Jā, tieši to spiedienu brīdi, un cik labi ir, ka kāds varbūt padalās ar savu pieredzi, pasaka, jā, bija tāda grūtība, es izgāju cauri, un tagad ir forši. Ja. Tagad es redzu to dziļāk, daudz savādāk, un sevišķi, ka tu esi tajā grūtībā, tad liekas, ka tas nekad nebeigsies. Ja. Un tad ir labi, ka tev ir kāds piemērs, kur tu vari pastīties, ka tas tad beidzās, un tad ir labāk. Ja. Pēc tam ir labāk, gan tā mīlestība dziļāk, vēl viss šīs lietas, jo, diemžēl tā ir, kad tieši ar šiem bērniņu ienākšanām ģimenē, ja, kad ģimene vienkārši beidzās. Un liekas, kā tas ir? Tu jauna atbildība viss, jo neiztur spiedienu. Un tā ir. Un, ja tev būtu jānosauc viena tāda, varbūt 3 īpašības, kuras bērni māca visvairāk? Vai kas tev ir pilnveidojuši tevī? Pacietība. Laikam tā ir
tā ir viena no lietām, ko visvairāk bērni māca. Tādu. Tas līdzīgs būs pacietībai, neatlaidība. Ja, kad tu māci viņam kādas lietas, vai tu esi mācījis kādas lietas, vai principus, un tu redzi, ka viņš varbūt nerīkojas tā, kā tu esi sagaidījis, vai vēl kaut kur, ka tu taču neatmet viņam roku, ja tu turpini mācīt, teikt, runāt, darīt, jo jā, tās laikam ir tādas divas lietas visvairāk, kas, ko bērni ir mācījuši man. Šitā pacietība vēl ir tāda loģistikas menedžmenta. Man tā liekas, ka šīs ir tās kvalitātes, kuras es arī sev identificēju, un es viņas tā kā gribēju izspiest. Arī no tāda, varbūt vieglāka jautājuma nobeigumam, ja, par salīdzinājumu, kas ir pēc loģistikas un pacietības menedžmenta sarežģītāk vadīt šādu daudzu draudžu apvienību, ja, gan nacionālā, gan īstenībā arī starptautiskā līmenī, vai norganizēt mierīgas vakariņas mājās ar 7 bērniem, bet 12 gadus atpakaļ. Ne šodien. Norganizēt mierīgas vakariņas ar 7 bērniem ir bija vienkāršāk. Jā, jo tas jau jautājums ir, visām nav tā, ka mēs viņus audzinām. Mēs nesākam pēkšņi tukšā vietā organizēt vakariņas, vai ne? Bērni, tāpēc arī minēju par to, ka audzināt bija vieglāk. Ja? Bērni zina savus pienākumus, savas atbildības, savas lietas. Un, protams, ka būs kaut kas, ja? Un īpaši, kad viņi maziņi tur, ja? Tad pavisam maziņi. Tad ir grūtāk to izdarīt mierīgas vakariņas. Un kas ir mierīgas vakariņas? Gribu sveču gaismā, mierīgas vakariņas, un kad ir svecis apgāsts, ja? Un vēl kaut kas. Ja? Bet ar tiem lieliem cilvēkiem strādājot, mums katram ir sava doma, sava ideja, mēs esam neatkarīgi. Bērns var izteikt savu viedokli, savas lietas, bet viņš tomēr ieklausās tevī. Ja, un tev ir tā autoritāte. Vecākiem ir dota autoritāte. Tad ir Dieva dota autoritāte. Un tā ir jālieto vecākiem, lai audzinātu, nevis lai tur apspiestu, iznīcinātu vēl kaut kādā veidā, ja, ko bieži vien par autoritāti runā par bērniem, bet lai audzinātu bērnus, lai mācītu viņiem Dieva ceļus. Tad arī pieaugušiem cilvēkiem pavisam savādāk. Ja? Viņiem ir viņu, kā viņi zina, kā grib, kā vajag, un tad viņus tādā vienā virzienā, ja, virzīt, un lai ir mierīgi, ja, tad tas ir diezgan sarežģīti. Bet es gribētu teikt, ka man 7 bērni noteikti ir palīdzējuši man un palīdz man darboties ar draudzēm un mācītājiem. Ja? Es vēl gribētu teikt, ka tas ir tas, kas, ka tu vari sasniegt to pacietības līmeni, ko cita nevar. Un līdz ar to tas tev iedod vēl vienu kvalitāti, ja, ar ko tu vari kalpot sabiedrībai, ja, būt noderīgs, ja, un darboties. Un tādam noslēgumam, kas būtu viena tāda galvenā vērtība, ko tu novēlētu Latvijai, jaunajai paudzei paņemt līdzi? Mīlestība, patiesa mīlestība, kas tic visu, cer visu, panes visu, nemeklē savu labumu, kas neskaists, kas nepiemina ļaunu, un kas nekad nebeidzas. Kas apklāj visu. Jā, un panes visu. Jā, patiešām. Un ja to katrs varētu paņemt savā sirdī. Redzi, Bībele saka, ka mīlestība mūsu sirdīs tiek izlietas ar Svēto garu, un patiesa mīlestība ir viens standarts mīlestībā, un šis standarts ir Jēzus Kristus. Un mēs sakam, ka mīlam, un bieži vien atklājas, ka mēs mīlam sev vairāk par otru, ka mēs meklējam savu labumu tajā mīlestībā. Es esmu manījis to attiecībās ar sievu, īpaši attiecības sākumā kaut kur, jā, kad, jā, un arī nācies lūgt piedošanu, ka es esmu redzējis to, un Jēzus, viņam neko nevajadzēja. Viņam pašam nebija nekāds labums atstāt debesis, nākt uz šo zemi un nomirt pie krusta kaunpilnā, mokošā nāvē. Viņš to izdarīja mūsu dēļ. Un ja mēs mīlam ar šādu mīlestību, tad tā dzīve izskatās savādāk, un tie mūsu lēmumi izskatās savādāk.
un tiem, kas ir kopā ar mums, viņiem arī ir savādāk. Arī negribās braukt prom un gribās palikt. Tieši tā. Ir forša atmosfēra šeit pat. Tieši tā, jā. Labi, liels paldies, Modri. Un veidosim vīziju Latvijai. Noteikti ar Dievu palīdzību un žēlstību. Paldies Tev par aicinājumu. Liekas, ka mēs tik ilgi un gari runājām. Varbūt kāds kaut ko arī klausīsies tajā visā, bet Latvijā nav bezcerīgi. Latvija ir brīnišķīga vieta, kur dzīvot. Jā, es domāju, ka šī ir labākā vieta, kur dzīvot. Mēs katrs roku pieliekam, lai viņi kļūtu aizvien labāk un labāk. Un kādu dienu es ceru, ka mēs to arī ieraudzīsim. Katrs to pamanīs. Un tad tas arī, jo man tā liekas jau beigas svarīgi, tas bieži vien tā saka, ka tas salīdzinot ar brillēm, ka ja tā brīļu stikls ir saskrāpēts, tu visu redzi saskrāpēt. Un citreiz ir jāsamaina tā lēca, caur kuru mēs skatāmies. Un tad izmainās arī tas fokus, un tu beigās redzi, kā lietas sāk kārtoties ap tevi. Reizēm ir tā, ka mēs visu laiku taisamies dzīvot, un tad mēs dzīvosim. Tad būs labi, tad būs jauki, tad viss būs beidzot kārtībā, bet ar bērniem tā bieži vien ir. Tad viņi aizies dārzņu, un brīvs laiks būs, tad skola. Katrs laiks nes savus izaicinājumus. Un svarīgi apzināties, ka mums ir dots šodien. Un arī šodien Latvijā ir ļoti daudz kas labs. Mēs varam dzīvot, mēs varam baudīt. Mums, paldies Dievam, ir miers mūsu zemē. Daudz lietu nav, bet ja mēs palūkojamies to, kas ir, un ar pateicību baudam to, kas ir, ar pateicību, tad arī tā nākotne nešķiet tik briesmīga, un ka mēs ieraugam to labo, kas ir. Ja? Tā ir tāda Dieva žēlstība un svētība, ko Dievs mums ir devis, lai mēs ar pateicību to baudam. Un tāds nobeigumam neaizmirst vārdu arī disciplīna. Un šis vārds disciplīna bieži vien ir tā lieta, kas atšķir vienkārši vēlmes no to īstenošanas. Un, lai tu aiziet tur, kur tu gribi aiziet. Un tas ir tieši tā rīcība. Mēs dzīvojam laikā, kad motivācija ir svarīga. Alga arī ir motivācija. Jā. Darbs kā tāds, un šodien tiek vērtēts nevis pēc darba, kad ir darbs un tu dari darbu, bet cik tu saņem motivāciju. Jā. Un disciplīna palīdz daudz labāk nekā motivācija. Jā, tā ir tā atšķirība starp sapni un tā īstenošanu. Tā kā, paldies. Paldies par šo raidījumu, un es ceru, ka šeit ir atziņas vārdi arī, ko paņemt līdzi. Tā kā paldies. Paldies tev.